atgriezās, zina, ar to slaveno Lewis Hamilton mīmu, kas bija ļoti populārs tur 18. 19. gadā. Viņš vēl joprojām populārs. This race was shit. Un, laikam, ka tā arī jāsaka, Uzreiz kā ir viena DRS zona un bišķiņ šaurāk trasa, tā visa intriga pazūd. Bet, zini kā. Intriga. Intriga labi, kā bija. Bez makša vispār tur nebūtu ko skatīties. Bet arī, zini, tas top 3, piemēram, viņš laiks spieda. Varēja redzēt, kā viņi visu laiku spiež. Labi, Norris spieda, Piastri spieda un Maksis, gan jau kā arī spieda. Jo, zini kā, tur Norris visu sacīks mēģināja iebraukt zem sekundes, tik tajā DRS zonā un Piastri atkal sēdēja aiz Norris un prasījās tikt garām. Labi, par to pēc tam parunāsim, bet... Ko gribēju iesākt? Es nezinu, es domāju, ka tajā Japānas weekendā, jāsāk laikam jau arī no treniņiem, jo vispār kopumā jau sacensības nogali bija diezgan interesanti. Tādā, treniņi bija interesanti. Otrais... Bija jauna mašīna krāsojuma. Jā, starp citu, tas Red Bulls izstāsta fantastiski. Ļoti labi izstāsta. Ļoti labi izstāsta fantastiski. Haas bildē labi izstāsta. Es gribēju teikt, viņš ļoti labi izstāsta bildē, tāpēc, kad var redzēt tās detaļas uz trases, viņš izstāsta tāds pats, un viņi baigi arī nerāda TV, tāpēc. Tas tā, jo nebija arī. Labi, Bērmans tur. Un steiks uztaisīja April Fools, es viņiem noticēju, jo man likās, par to steiku? Jā, wow, jūs uztaisījāt to steiku livery. Man likās, tik drosmīgi un tik krūti, ja viņi to īstenot. Protams, ka sākās weekends, un tur tās pretīgi zaļās matētās formulas nāk trasē, man likās. Jūs vismaz kaut ko varat izdarīt, zini, ja jūs tur braucat pa pēdējām vietām, vismaz uzliekat livery interesanti. Labi, Hulkenbergs kā iebrauc punktos, bet kad viņi nākamreiz iebrauks, tas ir. Labi, viņš jau nav arī, laikam jau, ka nav arī tik slikti, tā kā tas midfields. Tur ir tik triki šobrīd. Un vispār, ja būtu punktu sistēma tāda, kā ir atpulcēja punktu sistēma, tur būtu vēl interesantāk. Tad būtu, kam arī pievērsties. Bet labi, sākam ar Jacku Doohanu fantastisko veikumu, kur... tad, cik es no oficiāliem tādiem avotiem sapratu, kad viņš nemēģināja tomēr, jo pēc tam internetā parādījās tur kaut kāds bāms, ka viņš tur simā esot mēģinājis izņemt šito teķipu ar DRS-u vaļā. Šis ir iemesls, ka mēs neesam ar Aldi Pūtniņu šeit podkastā. Bet man liekas, ka tu nevar braukt tālāk par to DRS zonu ar DRS-u ķipa vaļā. Tu vari? Kāpēc tu nebrauc visu apli? Tāpēc, ka tu nevari ar atoru nolaist antspārnu līkumu izņemt. Tu vari visu apli dragāt? Vai tu vari Nē, bet uzreiz kā tu piespied bremzes, tā tev viņš aizvarās ciet. Jā. Tu parasti pirms līkuma tā kā nospied bremzi. Ko Doohans starp citu arī darīja? Tajā telemetrijas datos varēja redzēt, ka viņš uzspieda, viņš tādu light tapu uzspieda, bet tas acīm redzot nebija pietiekami, lai viņu aizvērtu. Tur nebija. Tad parādi tos telemetrijas datus. Labi, mēs varam iet. Starp citu, tas video, ko es sūtīju mūsu grupas fantastikā atpalicēja čatā, kur viņas var pievienoties un links ir aprakstā. Es līku to video, kur bija tā analīze ar to. Tas ir Viģiks? Jā. Labi. Un, jo viņš bija viens no retajiem, pat ja nevienīgais, kas to darīja ar bremzi, jo principā tajā līkumā viņi nebremzē. Viņi reāli laikam, kad pat laikam atmet nedaudz gāzi un griež iekšā, un tad bremzē jau mid-corner, jau gatavojoties uz to nākamo līkumu. Un viņš bija viens no retajiem, kas to mēģināja darīt ar tādu vieglu pieskārienu bremzē, jo tas arī automātiski aizvar ciet. Bet, pieņemsim, tur bija tajā video, ko es baigi riskanti tas, kaut kā liekas. Jā, un redzi, nenostrādāja. Un viss, pieņemsim, tur tajā video salīdzinājumā ielika Maksi, kurš vienkārši reāli tā arī. Tas, man liekas, pogu spiež. Kas man liekas tiešām crazy. Tur tas ātrums ir 328, 329 Alpīnai, un viņi tajā brīdī, kā es rakstīju, viņi met iekšā tajā līkumā, un viņi vēl spiež to pogu no Maksis, un laikam vispārējā darīja tā. Doohans tur simulātorā laikam bija kaut ko mēģinājis un ticis pie tās bremzēšanas. Tam, kad ar to DRS izņem to līkumu, viņš var, to es laikam, ka neticēšu, jo vienu apli pirms tam, kur viņš mēģināja, tur viņš aizvēra ar to
ar to bremzi cieto DRS un bija Bet pietiekami viņš tajā nākamajā aplī esot tur ar citu vispār jaudu gājis. Viņš to šikeinu vēl izņēma ārā tā, ka lai var ieskrieties normāli. Viņš apņēmību baigo bija to otru apsācis. Bet, bet zin kā, tas, ka viņš noriskēja un tas, ka viņš, man liekas labākais tas, ka tu zini, kur ir tā kļūda. Arī kā team ownerim, tas tā kā tu saproti, kur tu esi pieļāvis kļūdu, nevis, ka tu nezini, kur tu esi kļūdījies. Man liekas, tā ir milzīga atšķirība. Tas, ka viņš neuzspied vienkārši DRS podziņu, lai aizvar ciet to tur. Man liekas, tieši parāda forši, ka Dūhanam ir ambīcijas. Nē, bet jautājums, kāpēc viņš nemēģināja to darīt kā vispārējie ar pogu? Varbūt tas tieši tāpēc, lai būtu ātrāks, lai viņš viņu pārvērtēja savus spējas, teiksim tā. Bet es neuzskatu, ka tā ir baigi sliktā. Tā kā slikti iezīme, kas tur ir. Tā, ka tagad zini, Dūhans jāmet ārā pilnīgāk. Nē, tik traki es arī nedomāju, bet vai tas ir vajadzīgs teorētiski? Es zinu, tev... Tu riskēt tā? Jā, priekš kām tev riskēt, jo man... Tā poga tomēr liekas tāds sarežģītāks, manevrs griezties un spiest to pogu, tādā ziņā, bet viņš tāds paredzamāks varbūt savā ziņā liekas. Es par to domāju. Es arī liku to video, kur Alonso brauc pa to katru un vienkārši spaida, vienkārši regulējums. Vien pēc otras viņi tur spaida tās. Jā, tu tieši tā, ja viņiem tas darbs, kāpēc viņš to nedarīja? Kāpēc tu paļaujies uz kaut kādu bremzi, kuru, labi, es jau arī zinu tikai to, no ko es esmu redzējis kaut kādiem video un kaut kādu Twitterī lasījis kaut ko, ka tur vajadzīgs ir kaut kāds tur pietiekams tas bremžu pedāļu spiediens, lai aktivizētos tas, ka viņš aizvar to DRS. Un līkumā, kur neviens cits nebremzē, viņš izdomā tapot bremzi, lai aizvērtu DRS, nevis vienkārši nospērt. Tā kā bremzi tev jau arī zina, kā tev var arī, ka tu bremzē. Bet ja visi tur ies flatautā, tad... bet viņš vienkārši mēģināja tā. Jā, mēģināja iešķīl sienā 50. Jo ar bremzi jau tu vari panākt to, ka tev tev aiziet svārs uz purnu, ka tev vieglāk ir arī iegriezt. Nezinu, kā tu strādā ar Formula 1 mašīnām, bet neesmu nekad braucis, bet... teorētiski. Teorijā teorētiski. Tā dara, jā. Trailbreak un tur. Bet, normāli iešķīl 50G. Krāšs tāds diezgan iespējams, kā tur rakstīja. Tur būtu vecajās dienās. Tur būtu čau, un uz redzēšanos. Tā Točkola Pinto varētu iet vietā. Tā betona sienā. Tur vēl tur no tā cita leņķa, tur tas krāšs izstās vēl iespējīgāk. Bet labi, varbūt tas nākamā lieta. Tas free practice bija ļoti interesants, tur atkal tā cool deg. Es nesaprotu, kāpēc. Tāpēc, ka tu brauc ar... Tāpēc, ka viņi brauc un viņiem tās mašīnas ir tik zemu, ka viņi met dzirksteli apakšas. Tu tās metāla dzirkstelis. Tur īzī viss aizdegās. Tā kā šitais bija ātri atpogāts. Atrisinājām. Cita lieta, es gribēju rakstīt arī atpilcēju čatā vispār. Pirms weekend, bet es gribēju pataupīt podkastam. Man vispār likās, es gribēju rakstīt piekdienā tādu jautājumu, vai Yuki Tsunoda piekdien bija augstākajā punktā savā braucēju karjerā. Tās 0-2 aizvērtfeni, ko viņš tur uzstādīja tie treniņā. Es pat vispār pirms treniņiem ar tādām ambīcijām, kā viņš iegāja, ka viņš tur pa top 3 cīnīsies. Un tas viss, ka viņš Japānā tur, mainieks ir un tur viss, tur visi tur uz rokām viņi nesā Japānā vēl tas Honda liveries un tā tālāk. Bet, ja godīgi, pēc pirmās sacīkstes, labi, uzluka mājas trasa viņam, bet es teiktu, ka es domāju, ka potenciāls lielāks nekā Lawsonam. Protams, nē, es kaut kādu arī, labi, ja mēs sākam ar Tsunodas to epopeju, jau jāsaka laikam, kad kaut kur es dzirdēju tādu diezgan skarbu komentāru, un es laikam komentāru par to, kad Lawsons nav slikts, bet Yuki Tsunoda noteikti ir labāk. Tā kā, ka viņa griezti ir tipa labāki. Tas ir super tipa obvious. Es nezinu par griestiem. Tā ir godīgi griezti. Varbūt potenciāls Lawsonam ir, jo tomēr jāatceras, ka Tsunoda jau ir kuro sezonu jau brauc. Arī, jā. Pilno. Un es domāju, ka tā pieredze nāk par labu. Es tikai varbūt bišķiņa esmu
skeptisks par to, ka tā bija tieši Suzuka. Nu, viņš ir Japāns, arī Hirakawa iekāpa mašīnā un tomēr nobrauc veselu to pirmo praktisu un pat diezgan normāli viņš nobrauc. Un tā Japāņi tomēr, Japāņi kaut kā Suzuka, man liekas, visi māk braukt. Kaut gan Lawsons ir daudz braucis tajā superformulā, kas ir tā Japānas sērija, tur arī notiek diezgan daudz sacīks. Suzuka vispār, man liekas, tādiem reizes, Tāpēc tas ļoti mīļi. Bet tā trase ir pati par sevi sarežģīta. Jo viņā tie visi pampaki, kas ir kaut arī pirmajā līkumā, kad tu iekšā. No lejā, no kalna un tad uz augšu. Jā. Viņa ir smuka, vijīga, tajā pašā laikā ļoti sarežģīta. Tur tie visi 8., 9. līkums, 13., 14. Aizmirst, kā viņus sauc. Nevar visu atcerēt. Bet es domāju, ka tendence ir laba, ja mēs ņemam vienu sacīksti saistībā ar Tsunodu, un es nevaru sagaidīt, kā viņam ies Bahreinā un kā viņam ies tajā džedā, kas ir tagad triple header. Jā, kopumā jau viņš sacens, labi, kvalifikācijā viņš tur bija šī noraka, bet viņam neuzlika arī otro to soft riepu, viņš brauc vienu apli tikai tajā Q2, viņi taupīja. To pašu ļoti piedāvā. Jā, tas man varbūt likās tāds bišķīt, gambles no Red Bull puses, jo, ja tev šādā situācijā, un tu zini, ka tev tas Q3 ir tas, uz ko tu tēmē, tad tu saliec tomēr tās solis tajā groziņā uz to Q2 un mēģini viņu dabūt Q3, un tad Q3 skaties. Tur varbūt arī pietiek ar to vienu apli, tā kā, ko tur salika, kā tu labi par makšu apli tur vēlāk, bet jā, man likās dīvaini, kāpēc viņi ņēma to Q2 par tādu garantiju bezmazliet. Jo Tsunoda bija labs, bet man liekas, ka viņi tiešām bišķi noruka. Labi, Red Bulls tupīja, tas ir parādījies, ka Red Bulls pieļauj kļūdas. Kaut vai otrajiem jau arī bija. Laikam jau tas, ka tu nevari braucēju nomainot pēc 2 sacīkstēm. Neteikt, ka tu neteikt, ka tā ir kļūda, jā. Bet tur jau izsasot bijis tas, ka Adrians Ņūlis laikam norakstīs to Tsunodu, tāpēc, ka Tsunoda toreiz sataisīja sūdzi tajā vienā trasē, Azerbaidžānā vai kas. Jā. Un kopš tā laika tur Ņūlis bija uzlicis svetā un tas laikam iesēdies un šitais te Horners vispār nesot viņu gribējis, bet Kolapinto. Man liekas, tur arī tas tāds, ka viņi nevar sadalīt tos savus ego, ka viņam tur tagad ir tās, gan Helmuts Marko ir, gan Verstapena ģimene, gan tagad ir otrā pusē šitais te. Labi, vispār ir ļoti interesanti, ja neiziet šitais Tsunodas gambles, ko viņi dara tālāk? Ņem normāli braucēju. Ko viņi ņem? Viss ir ar līgumu. Nē, šo sezonu vairs jau neko. Es šo sezonu Tsunodu turētu un viss, un maucam Džunčinam. Viss, ko? Džunčinam. Bet labi, no visiem... Helmut Marko uz Austrijas Grand Prix. Dievs, pēc tajā post-race tajā intervijā tas Helmuts Marko, viņš vēcis skrābis vienkārši pēdals. Es klausos, un domāju, viņam ir jābūt veco ļaužu pansionātā jau. Viņam, labi, nav laikam vēl demens, bet, viņš man nedaudz kaut kādu Baidenu tādu atgādina. Viņš tur knapi kustās, knapi liek tur tos teikumus. Nav tik. Labi, nav tik traki, bet man viņš... Tas ir eidžisms. Ja mīlu. Jā. Tas ir eidžisms. Ir, jā, bet Red Bulls man, protams, tū sirdī, bet to Helmutu Markovs tiešām neieredz. Mums vēl jāparunā. Labi, Tsunoda dara darbu. Mēs tam varam piekrist, jā, kad pagaidām. Gaidām, kas būs tālāk. Gaidām, kad viņš savāksies un varbūt tad... Suzuka varbūt, kā pirmā sacība. Es gribu redzēt viņu Q3 un kaut kādu trasi, kur var apdzīt, un tad, lai viņš uztais kaut kāds bišķīt brīnums. Pirms mēs parunājam par Maksu un par McLaren, jo, ja godīgi, man vairs nav vispār par neko citu runāt. Tur Sainzam viens labs overtakes, un Gazlīs ar Alonso pacīnījās visu gonku pa lielu. Jā, un Tsunoda sēdēja. Hamiltons kaut ko apzina arī. Zin, kā atkoda, man liekas interesanti, kā atkoda Ķīnā tie tiesneši, ka Hamiltonam dēlis ir apakšā nodilis, jo viņi jau visas mašīnas nepārbauda. Viņi ķipa ejot un smaržojot tā kā tās mašīnas, un ja smit pēc deguma koka, tad viņi ķipa paņem uz pārbaudēm. Un tā esot bijis. To es nezināju, ka viņi iet un osta pilnīgi tās mašīnas. Tas ir interesanti, jo viņi paņēma 16, Leclerc un Hamilton randomā. Double disqualifications Ferrari vēsturē.
Nu, vot, tā kā, ja neskaitas šīs visas 15 minūtes pirmās, tad varam ķerties klāt maksimumu McLarenam, bet other than that. Paldies par epizodi, tiekamies nākamajās sērijās. Labi, tev nav, Ko labi, man ir vēl viena lieta. Aizaks Hadžārs gribēja atvainoties. Man likās, ka Aizaks Hadžārs būs pilnīgs bombs, bet izrādās, ka nē. Aizaks Hadžārs ir labs. Jā. Viņš pat atgādina, pēc tam es redzēju kaut kādu video, kur tā kā Kimi Antonelli nereāli līdzīgs Senam un Hadžārs Prostam līdzīgs. Pēc kaut kādām sejas vaipstiem ielikšu. Dažādas rases tur, man liekas, pilnīgi, bet labi. Ko? Prosts ir. Hadžārs nav tāds, kas varētu pa kebabu taisīt. Hadžārs ir, ķipa Alžīrs, jā, tāds franču Alžīrs, bet Prosts jau, man liekas, tāds pats. Other than that, Sainz, tas, ka viņš bakstās tur pa 11. vietām, tas ir diezgan bēdīgi. Un tas, ka viņam tur bija kaut kāda vecā šasī, tas viss ir bullshits. Viņiem abiem vienādas mašīnas ir. Tā Wolfs teica vienā intervijā. Kas vēl Liams Lawsons? Es domāju, ka viņš būs augstāk, viņš nebija tik augsts. Olivers Bērmans arī. Tas, ka viņš testēs Olivers Bērmans ir ļoti labs tāds. Ļoti labs vispār. Un īstenībā atpalicēju čempionāta kopvērtējumā viņš ir braucējis ar +3 vietām uz augšu mūsu standingā, nevis īstajā standingā. Tikai tāpēc, ka viņš ir viss sacīks finišējis un viņš diezgan stabili ir braucis šo sezonu pagaidām. Tā kā par to ir respekts un forši. Fernando Alonso man personīgi ir bāz tajā video, kur viņš skatās to Verstapenu, to ātrāku. Viņš izstās vecs. Jau. Protams, ka viņš arī ir vecs. Bet viņš tā kā izskatās jau vecs. Tā kā nav pārsteigums, ka viņš nav iebraucis punktos, jo man sāk rasties nojauta, ka laiks ir iztecējis. Viņš vairs nav pirmā bet viņš pat spraiguma. Nav arī vecais. Bet labi, pasties, kur ir Strolls. Strolls 2 sadīgs punktos iebrauc. Labi, bet šodien, kur viņš pāga, Alonso nav bijis. Alonso vēl iesēdās tajā gravel trapā. Let's go to the beach, let's go get away. Hey, what do you know? Un viss, citādāk. Jā, es nezinu, ja tev vairs nav arī kāds par kaut ko citu, ja mēs varam ķerties McLareniem. Man ļoti patīk, ka Ferrari vispār nekur šobrīd nefigurēja. Tikai vienīgais, kas man kaut kādu prieku Ferrari sagādāja, ir Lewis Hamilton. Es gaidu vēl, protams, ka viņš nodarbos to Tokijas kaut kādu atkal kārtējo drift video, ko viņš mums ir sarūpējis ar iepriekšējiem diviem. Drēbs viņš palaida, kaut ko viņš tīzoja arī, ka viņam būs tas jaunais, kaut kāds jauns tas video, es redzēju, es jau pieminēju iepriekš, tas 13 Witness, kas ir tas viņa fotogrāfs, man liekas, viņi tur kaut kas tur cepās, kaut kāds stilīgais video ar, ja nemaldos, baltu Ferrari F40 tādu ķūnēto Japānas stilu. Tā kā to es nevaru sagaidīt, bet pa lielo tas arī viss, kaut kāds labs overtakes viņam Hamiltonam tur bija par kaut kādu position. Un, vienīgais, ko es gribēju arī, Leclerc tie tur radio, protams, ir leģendāri, kur šāk, es dzirdēju. Un tur ir iemesls, kāpēc es to nedaru. Un šitais arī patiesībā par Hamiltonu. Saglabā un atsūta šitos divus. Par to, kad Hamiltons gribētu zināt, kuros līkumos viņš ir lēnāks. 8, 9, 13, 14. Un tad by how much? Un tas, protams, šīs Ferrari diskusijas radio ir tāds... It sevišķi šajā Japānas sensībā, kur tik agri piecēlos svētdienā. Labi, nav arī tik agri, bet priekš manim 8 ir diezgan agri. Man bija jāliek modinātājs es jau teicu, un tas kopējs, es atveru acis pirms telefonā, eju prom, eju uz otru istabu, slēgt uz televizoru, un tad es redzu, tur slapši pišķīt. Lai gan arī solīju lietu un zināju, es cerēju gan, ka būs lietas, un es redzu, ka ir šī slāpšana, un tad, skatīsimies. Un tad beigās, tur tās 3 peļķītes, pa kurām viņi tur pabrauc, un beigās nenotika. Šādā sensībā tie radio message ir ļoti iepriecinoši tādi vismaz, ka tev tādi ir vēlme tālāk skatīties. Bet labi, ejam tālāk. Laikam, ka tur, es gribētu pateikt, ka Russells un Antonelli dara diezgan neko tādu super.
Bet tā, nē, pagaidi. Heiteris. Nē. Es heiteris esi. Nē, klausies. Tu esi. Es esmu, protams, es tā priecājos par to video, ko iemet šodien čatā par Džordžu. Yes, I am. Are you gay? Yeah. Are you gay? No. Are you gay? Yes, I am. You? Yes. Nu, nē, Rasels dara ļoti solidu darbu, bet Viņš ļoti labi sezonu pagaidām. ļoti stabili. Atkal gaidu uz kaut kādām brīnumu štam te podijumiem, top 3 finišiem. Antonelli ļoti tuvu, tas ir tas, ko es gribēju izcelt. Antonelli diezgan tas labs, tāds ļoti stabils, ļoti, cik viņš tur mazāk sekundi, gan arī 2 aiz Rasela. Nu, salīdzinoši stabils. Viņš tur 2 reizes pār tam Šikēnam pārbrauc Austrālijā, jo viņš arī gandrīz nositās. Bet nē, normāli. Priekš rookie sezonas. Jā, man visvairāk likās tas, ka Hamiltons viņu nevarēja noķert vispār šajā sacīkstē. Hamiltons. Šī sacīkste vispār bija, ja mēs runājam arī par pitu stratēģiju pieķeramies, tad bija, man liekas, tā kā galvenais uzdevums bija katrai komandai nosegt pašiem sevi. Jo tas Andrikas nestrādāja. Bet viņš arī nestrādāja. Jā, bet viens arī neko nedomāja. Tā kā ļoti konservatīvi, pilnīgi visi. Bet nebija arī varianti, ko tev darīt. Ķipa 2 pītus taisīt, bet tur nevarēja tikt neviens garām. Nevienam daļ viena DRS. Tur neviens netika garām, tu iesēdies tie trafikā. Palādēja bateriju un iznāca no tā Šikēna ārā pēdējā, un visi iespied pogu tev, un tur neviens netiks garām. Jā, tāpēc... jā, ļoti karli. Bet McLarens gan notupīja. McLarens ķīpa ar diviem McLareniem, viņi varēja kaut ko mēģināt. Viņi varēja miksēt, jā. Bet viņi nosedzās pret Raselu laikam, jā. Es domāju, ka kā labi, Piastri iegāja ātrāk boksos, fine. Bet viņš aizgāja tad, kad Rasels iegāja pitos, jo Rasels iegāja pitos, viņi ķipa gāja sekt Raselu, bet es nezinu, vai tur bija tāda vajadzība, jo, man liekas, Piastri iznāca ārā tikai kaut kāds 4 sekundes. Yeah. Bet, zini, varbūt tā, ka, nostrādā tas Anderkas pēkšņi, bet tu jau varēji kā pasakot līdz tajā sacīkstē, tur jau bija citi iegājuši, jau pitos tu jau varēji redzēt. Tas Anderkas vispār nestrādā. Bet, zini, Piastri ielaid boksos ātrāk, fair enough, tad tev paliek Norris ar Maxi trasē. Kāda vēlna pēc Norris iegāja iekšā vienā tajā pašā aplī ar Maxi kopā? Nezinu, kaut ko pamēnīt, jā. Vienīgā lieta, ko es redzu, ir tas, ka akal sedza Norrisu pret Piastri tad. Kāda jēga? Tu netiks garām, lai gan drīz tika Norris garām. Bet tu spīts to par rēķinu tīri. Jā. Bet kāpēc viņš nevarēja palikt ārā ilgāk? Tad varēja saprast arī laikam arī visiem. Labi, tur laikam, kad es domāju, ka tie hārdi jau nebija ātrāk. Visiem arī bija skaidrs. Bet visiem bija skaidrs, ka nebūs nekāda riepa dilšana un ka tur bezmazliet tur visi vienkārši var maukt tiem hārdiem. Principā nezinu no sākuma līdz galam. Un to softus arī tur nebūtu baigā atšķirība. Tur, zini, vilkt to stintu garāku, tad likt softus beigās, tur jau nekas nebūtu pamainījies. Tāpēc, ka viņi papistu ļoti daudz track position un netik garām. Un tad vienīgais actions, kas bija pitstopos tieši izvērtās, tāpēc McLarenam bija šausmīgi ārs pitstops, 2,2 sekundes, ja nemaldos, un Red Bullam atkal bija 3 komats kaut kas. Jā, Horners gan tā. Tā baigi dzēlīgi izteicās arī pēc intervijā, kad viņi tur esot nomainījuši, ka tur bija rezerves pitkru Maksim, un tad viņš tā pateica, mums tur nebija labākais pitstops, bet palīdzēja arī tas, ka McLarenam nebija top. McLarenam bija top. Un man bija tāds klausās, ko tu runā, viņam bija kaut kāds 2 sekundes pitstops, viņš bija perfekts. Viņš arī uz acis iztiesot. Un īstenībā tas, kur Verstapens pieļauj kļūdu, bija tas, ka... Verstapens nepieļauj kļūdu. Nē, tad, kad viņi nāca ārā, Norris daudz ātrāk pitlimitu izslēdz ārā. Un līdz ar to viņš jau rāva garām Maksim, bet tur vienkārši nebija, kur aizraut garām, jo priekšā tev bija zāle. Un nebija tā, ka Maksis nostūma. Maksis vienkārši bija pirmais. Bija pa priekšu. Labi, es pilnībā piekrītu, kad šeit... tas, ko... Maksis mākšu stilā. Viņš nedeva... Viņš šoreiz ļoti, ļoti pieklājīgi parādīja, kurš ir top sunis. Kā? Saprot? Tā kā viņš arī Palmers tajā intervencijā... Tāpēc, ka viņš viņu nepalaida garām? Bez mazvai. Bet tu saproti, viņš arī ļoti... Saproti, viņš turēja to līniju
Viņš vienkārši negriez neko citu. Viņš vienkārši turpināja braukt tā, kā viņam jābrauc. Viņš varēja pabraukt arī teorētiski pakrēt. Viņš varēja pabraukt arī virsū, bet tad viņam būtu atkal iemesls teikt, ka viņš uzgrieza man virsū. Viņš brauc taisni, viņš saglabājies, viņš saprata to, ka tur nav kur tikt garām. Un viņš vienkārši... Un Māksis ļoti tādā Mākša stilā tieši... Man likās ļoti tāda... viegli agresīvi. Pasīvi agresīvi. Es saprotu, tā kā to ķipa... Man liekas, viss bija tu ļoti labi. Jā, es arī piekrītu. Jūs saprotat, Maks ir over-aggressive, vismaz bijis agrāk. Tagad viņš parāda, šo sezonu tas, ko es vēlreiz teikšu, man liekas, viņš parāda to, ka viņam ir viņš ir vairāk nobriedis. Viņš vairs, pagaidām vismaz nav bijuši tie lāņģi trakie. Nav bijuši griešanas virsū nekādas trakās. Viņš tāds, man liekas, daudz gudrāk. Bet tev nelikās šī epizode arī tāda, tā kā... Pasīvi agresīvi, jā, bet viņš ar prātu vairāk nevis ar emocijām. Tur, ķipa, Albons būtu iedevis vietu, kur Lando tik garām. Saprotu, Maks izdarīja visu tik perfekti. Tādā ziņā, ka... Bet, ja tu iedod vietu tādā situācijā, tad tu vari braukt. Jā, tieši tā, tu vari braukt mājās, bet Maks ļoti pieklājīgi neatstāja vietu Lando pa zāli izbrauc visi tie čīkī komentāri no Makša, ko viņš pēc tam preses konferencē pēc tam esot pateicis, kad viņš jau redzēja, ka tur nesot pietiekami labi nopļaut zāli, tad Lando esot izdarījis savu darbu. Un tas labi, tie Mākši, tie joki, tas ir tajās intervijās. Kurš ir poop your pants? What it feels like at this track when you have a car that's where you want it, just the feeling, the sensation in the cockpit. Where you want it? The car operating like yours did today, clearly very well. Just the feeling and the sensation. The sensation, well, I'm happy that I'm first. Yeah, I mean, maybe, yeah, if you want to drive the car, I can give it a go. I think you're going to poop your pants. Is that allowed to say in the press conference? Es nezinu, es domāju, es gribētu būt istabā un izjust to viegli krinžīgo auru, kas tur ir. Nevajag visu spēku. Jā, jo viņš tā kā viņš joko, man liekas teorētiski smieklīgi, bet domāju, tās tajā vietā, ķipa, viņš tāds pats vējās. Man liekas, tā ir vēl viena, zini, ja tev ir dad jokes, tad tev ir arī Maks Verstappen joki, kas pilnībā citādā kategorijā. Tur būtu jātais grāmatu. Īstenībā jāuztais varbūt tās ar AI Maks Verstappen grāmata, Maks Verstappen joku izlasa. Bet vēl pēdējais par to incidentu, man likās labi tas, kas vajadzīgs ir Norrisam šo sezonu, es domāju, un tas, uz ko vismaz ceru es, un ceru varbūt tas lielākā daļa no klausītājiem, ir, es gribētu, lai šo sezonu, un tam ir pilnīgi viss potenciāls, ka čempionāts aiziet 3 virziena cīņā, un es ļoti negribētu, piemēram, šīs sacīks, piemēram, tas, ka Norris gāja garām Maksim pat pa zāli. Ideāli, tā kā tev ir iespēja, pat ja tā ir pusi iespēja, pat ja tā ir trešdaļa iespēja mēģināt darīt. Tur, kur sākās kaut kādas mašīnas switchošanas, ķipa McLarenam atkal, davai, palaidīsim Piastri, lai viņš pamēģina uzbrukt Verstappenam. Es domāju, ja Norris mainīsies, tas ir suicides pilnīgākais. Jo, manuprāt, šai sezonai ir jābūt tādai, kur tu parādi ar savu raksturu, kurš būs lielākais pīmpis, tas vienēs. Man likās jo man likās interesanti, kas būtu tādā situācijā, ja Piastri tiktu palaists garām un mazums Maksim kaut kas notiek ar mašīnu. Tad Piastri ir līderis, Norris ir otrais, un ko tagad? Mainamies atpakaļ? Jā. Tad no abām pusēm ir stulbi. Nafig viens viņu laida garām, un ja Piastri samainītos un atdot uzvaru, tad es nezinu. Un es gribu, un es ļoti ceru, ka šādas situācijas būs, un ka sāksies konflikts situācijas. Jā. Ļoti labi, ka mēs tam pieskārāmies, jo tas man arī, kad es skatījos, un kad Piastri sāk jau tur par radio teikt, lai viņš tur pick up the pace, this is Lando pace, un tad tur need to get up. Es iedomājos, kas būtu, ja būtu atkal mainītas situācijas, ka Piastri līdo un Norris ir trešais, un Norris tādu message, vai... Bet kā līdo un trešais? Tā kā... Otrais un trešais? McLarenos, jā, vienkārši, līdo. Ka Piastri ir vadošais McLarens aiz Verstappen, kurš arī, netiek, viņš tur sēž, tur tās divas, jā, zem divām iebrauc.
Bet Lando ķipa saka, ka, hei, man tur ir pēc var mēģināt. Vai McLarens nebūtu samainījuši? Es domāju, ka nē. Bet viņiem ir tā kā historically. Bet nē, tu gribi teikt, ka viņi prioritizē Norrisu, un viņi neprioritizē vispār Norrisu. Šo sezonu? Norris vienkārši bijis vairāk gadījumos priekšā, viņam Piastri nekā nav. Viņi parasti prioritizē pirmo braucēju. Ķīnā prioritizēja Piastri, Melburnā prioritizēja Norrisu, šodien arī, Norris bija priekšā. Bet atkal tas, ko mēs runājam pēdējā epizodē. Nokvalificējies priekšā un paņem pirmais līkumu. Viss, kur ir problēma? Labi, okay. Jo ar DRS ir bijis šī vieglāk. Viņš tur sēdēja 0,8, nevis pusotru sekundi. Yeah. Bet Norris arī nav Verstapens. Verstapens vecīgi kā robots, domāju, tur brauc. Es man liekas, ka katru... Verstapens ir tā kā lieldienās, tu viņam iedod vienkārši rolas izšanās, iedod viņam olu, viņam pie dīšas rastais gals, dievais gals, viņš visu ģimenes sastīs. Man liekas, ar to... Tu vienu kartupeli tev Rosolu uztaisīs, tā kā svētkos. Reāli, jo es nezinu, Māksis ir dievs, tas, ko viņš uztaisīja, to apli vispār respekts un cieņu. Jo tur var teikt, tur arī, cik es klausos visu, intervijas, visādas podcasts arī tur ļoti daudz arī piemin tur McLarens, ka, tam arī varētu piekrist, ka McLarens varbūt nepaņēma tajā kvalifikācijā un šajā sensībās to, ko viņiem vajadzēja paņemt. Viņi notupīja ar stratēģiju. Viņi pat nenotupīja, bet viņi... Viņi notupīja, bet, ja tu gribi cīnīties par čempionu titulu, tad teorētiski viņi notupīja, jo viņi nebija pietiekami agresīvi, lai paņemtu uzvaru šeit. Viņi izgāja tādu pieticīgo, viena DRS zona un trases īpatnības arī palīdzēja. Bet ar diviem McLareniem, protams, Red Bullam bija un plus vēl tas viegli žūstošā trase, tāda, slāpja, tāda augsta. Es domāju, ka tā mašīna bija līdzīgāka, kā viņa būtu tur perfekti sausā laikā, whatever, tu nedod dievs vēl kaut kāds vējš, kur tur Red Bulls nevar savākties, un vēl tāds raustīgāks ir. Bet Māksis bija kvalifikācijā izdarīja fucking brīdi. Runā, ka ir viens no all-time great qualifying apļiem, un ar to Red Bulls godīgi sakot, viņš 5 reizes gan arī viņš nokastas tik labi. Crashed almost 5 times. Bet labi, tas Red Bulls laikam viņš Japānā visas nedēļas nogales garumā neizstījās tik slikti, kā viņš izstījās pirmajās 2 sezonas sensībās. Viņš izstījās jau pēc bija šī tā kā reizkāra kaut kāda, nebija tik traki, un sanāk laikam, ka viņa arī nedēļas nogales garumā atrisināja kaut kādas problēmas, kas parādījās tur no piekdienas, un tad sestdienā jau viņiem jau bija mašīna, ar kuru Maksis varēja pabraukt. Un tad iedod tādu mašīnu Suzuka, es domāju, viņš arī ir simulatorā 10,000 stundas droši vien, ka pavadīs tieši tur tikai. Tā kā Maksis tā kā soļo ar šo sezonu. Es godīgi sakot, iedomājos, protams, tas man arī likās, mēs arī F1 fani ir tas slavenais teiciens, tu esi tik labs, cik ir tev, tu esi tik labs, cik labi ir tev pēdējā sensība. Un tad es pieķēru arī sev šodien pie domas, ka, Maksis aizķerās tajā titulā šogad. Saprot? Ir iespējams. Un tagad jau liekas, ja viņi tas Red Bulls savāks kaut kādas tiešām mazās lietas, un tas Maksim tā mašīna būs pietiekami lai viņš var aizķerties. Un es nedomāju, ka Red Bulls būs tādā līmenī, kur viņš kā mašīna var konkurēt ar McLarenu. Nē. Es domāju, sezonas gadījumā viņi nesavāks. Bet ja viņi savāks viņu pietiekami daudz, lai tikai Maksis viņu var savākt, tur ir opcijas. Jo Lando godīgi sakot, tur Piastri jau ar mazajiem dinozauru zobiņiem jau koži tur bija šī iekšā. Labi, protams. Jā. Un tad, vai tad tāds, ja Maksis varēja arī teorētiski tajā 21. gadā, un tur 19. 20. gads, Maksis ar to reāli lēnāku Red Bullu varēja kost Hamiltonam, tad šī brīža Maksis ar mašīnu, kas nav pārliecinoši labākā, es domāju, ka tagad tā, protams, tā ir viena sensība, kur mēs varam tā runāt, bet Suzuka arī nav vieglākā trasa. Tā kā
tur tomēr ir daudz, tāda trasa ir dažādi, tur ir lēnie, vidēji ātrie līkumi. Sarežģīti. Viņi ir sarežģīti un tāda, tas plašs spektrs. Trasēs, kuras ir sarežģītākas, Maks vienkārši ņem uz to, uz braukšanas spējām. Viss. Tur kaut kādā, es nezinu, kuras ir vieglākas. Austrija nav viegli. Monza. Austrija nav viegli. Monza, jā. Austrijā bet ir 8 līkumi pa lielu. Jā, bet tur ir 8 līkumi un intensitāte. Jā, bet tur tāda mazā Suzuka teorētiski. Mazā Nürburgringa. Nevis Nürburgringa Spa. Jā. Viņi sarežģīti. Es, protams, arī ceru, to es neizslēgšu, kad es arī ceru, bet es domāju, ka iespējams, ka viņš aizķersies tajā titulā. Un, es domāju, Iespējas ir, un ja Lando šito papasīs, viņš bombs. Jā, bet... labi, bet Maks. Es domāju, Maks vienkārši ir... Jā, Maks izcīnīs titulu šogad, Maks ir labākais. Tas Maks būs tā kā Michaels Jordans bija basītī. Tā kā, nevis tur Jordans vai Lebrons diskusija, bet tā kā Jordans ir Jordans. Jordans ir GOATs. Tā kā, Lebrons arī ir, protams, GOATs, bet Jordans bija tā kā pirmais. Šajā gadījumā pat būtu Maks citā līgā iekāpt. Viņš ir labākais. Jo tur Hamiltons, tur tāda mašīna bija tajā hibrīda ērā. Tur, Senu pātnos, tas teikšu. Man liekas, tā. Senu varēja izdarīt vairāk, iespējams, un vajadzēja izdarīt vairāk. Šumis arī, tur tas Ferrari bija vienkārši steroīdiem tajā laikā. Maksis, jā, šo Red Bull 2 titulus, pusotru vēl. Izcīnīs, jā. Tad crazy. Ir sevišķi tur vēl tāds, ka tev tur otrais pilots necīnās pat par punktu. Un pa Piastri gribēju pateikt. Piastri, man liekas, tiešām šo sezonu paliek jau labāks. Ir, viņš stabils, ātrs. Un es jau, es nodirsu laiku Piastri diezgan žost, ka tad man liekas tagad, ka... Jā, es nebiju pamanījis. Man liekas, es jau sāku tā kā... Es tu skatos to kvalu, domāju, ne jau 2 gongus pēc kārtas Norris ierīs Piastri. Bet tas priecē, cik tuvu viņš tur bet tas priecē, un tāpēc es saku, es ļoti ceru, ka šis tituls būs 3-virziena tituls, un visi parādīs savu ego, un visi vienkārši, parādīs, kuram ir lielāks solis, tas vinnēs. Cerams, ka nebūs iespiests solis. Nevienam kā Hadžāram. Jā, tā kā Hadžāram. Laikam viņam iespiests solis. Nabagam spiedā solis. Iedomājies tev tur uz bremzēšanu. Bet no Hadžārs malacis. Hadžārs malacis. Tā kā tā triple headers, nākamā sacīksti Bahreina, tālāk ir Džada. Džada būs laba. Labi, atkal droši vien. Visi vilcienā atkal nobrauks. Labi, ka vakarā būs jāslēdz iekšā. Lūk. Labi, pastamies, kas mums ir ar fantaziju, ko? Jā. Es jau fantazijās laikam padavies, jo tagad tur ir... Īstenībā mums tur baigi krūtē Džeki brauc mūsu tajā atpilcēja fantaziju. Nav slikti, Džeki. Šo sezonu tur ir tāda Džeki, kas tur visādas diagrammas met čatos un rēķina laikam matemātiskās punktus. Bet es varu pateikt uzreiz, man ir kārtējais weekends, kad man komandas vērtība krītās. Es biju ļoti neapmierināts tajā, ka es gribēju gamblu, jo es Tsunodu turēju speciāli komandā. Un visos fantasy, cik es esmu spēlējis, tā kā, ja tavs braucējs spēlētājs nomaina komandu, tu nepadirsi tā kā to braucēju. Viņš nomaina komandu, un tev pēkšņi Tsunodu vairāk nav. Es biju vīlies nedaudz. Tur mainījās, tur baigi. Jo tas vai tā kā... Bet arī, ķipa cena baigi mainās tas, ka Juki tagad ir cik 11 miljonu cenu tikai tāpēc, ka viņš ir Red Bullā, viņš tāpēc brauc pa 12, 13 vietu. Tas tā kā, tas ir šīt atžgārni, bet man palielā diezgan lielā dimbā. Jo es zaudēju tik daudz naudu, ka es vairs nevaru neko. Es arī zaudēju naļiku, un es šito mēģināju sālikt. Un zini, kas man liekas labākais, kas ir izkristalizējies? Man liekas, ka vislabāk tagad ir 2 konstruktorus ielikt. Un tad kaut kāds sameklēt Piastri. Jā. Un pārējos pilnīgākos bombžus likt. Tas laikam rekur arī ir tāds šīs. Un tas ir līderis pagaidām mums sezonas. Tad, Grantene-Visa Racing, Kras AX Motor un Scuderia Kandava HP top 3 šobrīd un līdera sastāvs. Ok.
Piastri, Bortoleto, Hadžārs, Halkens, Bērmans un McLarens un Mercedes sopā lielā. Nu, labi, tur Bērman sagāja un arī... Nu, labi, 4 punkti, es domāju, tur Mercedes šoreiz. Nē, nu, jā, bet arī, jā. Un Hadžārs 8 punktus, arī Hadžārs labs, nu, ķipu... Nu jā, Bērman sagāja 4 punkti. Jā. Nu, es biju 24. Es biju, nu, 53. Bet man ir, zin, kas kā vienmēr, man ir tur, protams, līgas, kas ir ne par naudiņām. Nā, tev ir cits komandas. Free līgā es esmu 15. ir otra komanda no 149. Nu labi, kaut kā tā. Apsveicam fantasy. Tātad arī šogad es visticamāk necīnīšos par uzvaru fantasyjā, kas laikam nav baigies pārsteigums. Bet godīgi sakot, es nezinu, kas man jādara. Jo man liekas, ka es laikam jāpārlasa visi tie noteikumi, vai arī jābeidz cerēt. Man liekas, ka jābeidz cerēt. Jābeidz cerēt, jā. Nu labi, tas tagad arī viss, ne? Tas arī viss, es domāju, un tiekamies jau nākamajās sērijās. Pēc nedēļas jau, jā. Varbūt, jā. Varbūt arī nē. Atā. Čau!